Latvijas izlase lieliski cīnās pret vīriešu komandām. Burgdorfas Wizards zaudēja izredzes iekļūt SML līgas play-offā, Klasika izcīna Somijas kausu. Esiet sveicināti, dārgie klausītāji! Jūs klausāties Floorball News W podcastu, un tuvāko minūšu laikā mēs atskatīsimies uz aizvadītās nedēļas notikumiem sieviešu floorballā Latvijā un pasaulē. Pagājušās nedēļas nogalē, ko Cenas sporta namā norisinājās otrā un pēdējā Latvijas izlases treniņu nometne pirms pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīra, kuras ietvaros tika aizvadītas divas pārbaudes spēles pret vīriešu komandām. Sestdien mūsu dāmas ar 5-4 pārspēja Valmieras veterānu komandu, bet svētdien cīnījās neizšķirti 3-3 pret komandu Eži, kuras sastāvā bija daži Rubens spēlētāji. Kā sarunā ar Floorball News W pastāstīja Latvijas valsts vienības galvenais treneris Jānis Freivalds, uz treniņu nometni bija ieradušās lielākā daļa no izlases spēlētājām. Dažādu iemeslu dēļ nevarēja ierasties tikai 4 floorballistes – Lāma Višņevska, Diāna Sjomina, Santa Torstere un Signe Ose. Piebildīšu, ka 2013. gada pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrs no 29. janvāra līdz 2. februārim notiks Vidzemes Olimpiskajā centrā. Sestdien visas pasaules floorball sabiedrības uzmanība tika pievērsta šīs sezonas Somijas kausa izcīņas fināliem. Sievietēm prestižo trofeju un 3500 eiro naudas balvu ieguva SC Klasika, kas ar 7-3 pieveica NST vienību. Un tas arī nebija nekāds pārsteigums. Lielākoties tieši Somijas čempioniem piederēja iniciatīva, un viņas 10. minūtē guva vesels 3 vārtus. Lapenrantas kluba floorballistis samazināja rezultātu starpību līdz minimumam, tomēr klasiķis atbildēja ar 3 precīziem metieniem un pēc otrā perioda atradās vadībā ar 6-2, bet mača pēdējās 20 minūtēs abas komandas pareizi apmainījās ar vārtu gūmiem 7-3. Uzvarētāja rindās rezultatīvākā bija Salibandī līgas rekordiste Elīza Alanko, kur izcēlās ar precīzu metienu un asistēja 3 vārtu gūmos. Jāpiezīmē, ka vienlaikus ar Somijas kausa finālu notika Somijas Salibandī līgas spēle, kurā TPS ar 8-2 pieveica Ēru 3. Aizvadītās nedēļas nogalē notika 4 spēles Latvijas čempionāta sieviešu pirmajā līgā. Irlava Tukums 2 minūtes pirms pamatlaika beigām izrāva uzvaru pār Kojotī 5-4, Ķekavas Bulldogs ar 7-3 pārspēja Krustpili, bet Rubene 1 tika galā ar Rīgas Lāvām 9-5. Toties nākamajā dienā rīdznieces izcīnīja uzvaru ar 8-6 pieveicot Liepājas universitāti. Sestdien Diānas Sjomins pārstāvētā Burgdorfas Wizards izbraukumā mērojās spēkiem ar Red Ants Ričensberg. Diemžēl latvietes komanda piedzīvoja zaudējumu ar 1-5, tādējādi pilnībā zaudējot izredzes uz iekļūšanu Šveices SML līgas play-offā. Burgdorfietēm vienīgos vārtus 17. minūtē pēc Elzbietas Piotrauskas piespēles guva Jona Kāronena. Svētdien Rīgas Olimpiskajā centrā notika 23. Latvijas Universiādes sieviešu floorball turnīrs, kurā šogad piedalījās vien 3 komandas. Par čempioniem kļuva RSU floorballistes sudrabs tika Latvijas universitātei, bet bronzas medaļas ieguva Latvijas Sporta un pedagoģijas akadēmijas floorballistes. Tas arī viss, ko vēlējāmies pastāstīt. Atlicis vien ielūkoties, kas tad paredzēts šajā nedēļā. Un jāsaka, ka ņemot vērā to, ka nākamnedēļ paredzēts pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrs, nekas daudz nav paredzēts, izņemot Latvijas čempionāta pirmo līgu, kurā notiks 3 spēles. Ceturtdien Kojotī savā laukumā uzņems floorball klubu Ādaži, sestdien savā starpā Nojas Krustus Liepu un Rubene 1, pēc svētdien Rīgas Lāvas mērosies spēkiem ar Krustpili. Paldies, ka klausījāties! Lai jums veiksmīga šī nedēļa! Visu labu!